Mēs turpināsim mūsu diskusiju par ASV un Irānas karu, kas notiek tieši tagad. Kā jūs zināt, es izteicu prognozi, ka Savienotās valstis zaudēs šo karu. Iepriekšējā nodarbībā mēs veicām pārskatu par militāro un stratēģisko situāciju. Un šodien mēs sniegsim teorētisko ietveru, lai saprastu, kā šis karš attīstīsies un kāpēc galu galā, manuprāt, Savienotās valstis zaudēs šo karu. Šodien es jums piedāvāju ļoti svarīgu ideju spēļu teorijā. Kad jūs to sapratīsiet, jūs sapratīsiet, kāpēc lietas izvērtīsies tieši tā, kā izvērtīsies. To sauc par asimetrijas likumu. Asimetrijas likums. Tas viss saka tikai to, ka Savienotās valstis un Irāna nav līdzvērtīgi. Viņi nav vienādi. Savienotās valstis ir daudz spēcīgāks par Irānu, un mums būtu jāgaida, ka Savienotās valstis pārspēs un iznīcinās Irānu ļoti viegli. Bet asimetrijas likums nosaka, ka parasti tā nenotiek. Parasti priekšrocība ir tieši vājākajai pusē, underdogam, un mēs to redzam vēsturē visu laiku. Piemēram, kad persieši ap 490. gadu pirms mūsu ēras iebruka kontinentālajā Grieķijā pret Atēnām un Spartu, tajā laikā Persija bija pirmā pasaules impērija. Tai bija bezgalīgi resursi, bezgalīgi cilvēki, bezgalīga bagātība, un tā zaudēja Grieķiem. Ne reizi, bet 2 reizes. Pēc tam maķedonieši Aleksandra vadībā tie bija tikai cilšu karaspēks, ne pārāk liela armija, spēja iebrukt Persijā, kas tajā laikā aptvēra gandrīz visu Eirāziju un to iekarot aptuveni 10 gadu laikā. Romieši sākās kā cilšu tauta, kas pēc tam uzbūvēja Vidusjūras impēriju. Tad ir acteki, tad ir vikingi. Tas cilvēces vēsturē notiek ļoti bieži. Robežu zemju tauta, cilts, maza etniska grupa spēja iekarot lielu impēriju. Un asimetrijas likums mums paskaidro, kāpēc. Es izklāstīšu ļoti lēni un detalizēti, kā šis asimetrijas likums darbojas. Aplūkosim impēriju. Impērijai ir 3 galvenās priekšrocības. Pirmā ir masa. Tas vienkārši nozīmē, ka viņiem ir ļoti daudz cilvēku. Gandrīz bezgalīgs skaits cilvēku. Savienotajām valstīm ir aptuveni 350 miljoni iedzīvotāji. Bet atcerieties, Savienotās valstis var piesaistīt arī savu sabiedroto iedzīvotājus. Tā izskaitā anglosaksonu valstis, Angliju, bet arī Eiropu, Austrumāziju, Dienvidkoreju, Japānu. Būtībā visur, kur amerikāņiem ir militārā bāze. Lielākā daļa pasaules ir vai nu Savienoto valstu sabiedrotie, vai nu vasaļi. Tātad Savienotās valstis var karam piesaistīt miljardiem un miljardiem cilvēku. Tātad masa. Otrā ir organizācija. Organizācija nozīmē hierarhisko birokrātiju, zinātni un tehnoloģijas. Tas novad pie visprogresīvākajiem ieročiem. Padomājiet, kā Savienotās valstis cīnās šajā karā. Tām ir satelīti precīzai mērķiešanai, tām ir lidmašīnas, B2 bumbvedēji, F-15, kas ir visprogresīvākie ieroči cilvēces vēsturē, tātad organizācija. Trešā lielā impērijas priekšrocība ir dziļuma ideja. Dziļums nozīmē to, ka tā kā jūsu cilvēki ir bezgalīgi, tā kā jūsu organizācija ir tik spēcīga, tā kā jūsu resursi ir tik plaši, jūs varat atļauties zaudēt daudzus karus. Tas nav liels notikums. Ja Savienotās valstis zaudē šo karu Irānā, tās var atgriezties ar vēl vairāk karavīriem, vēl vairāk ieročiem, jo to bagātība ir bezgalīga. Tātad šīs ir 3 galvenās impērijas priekšrocības. Teorētiski šo priekšrocību dēļ
impērija būtu neuzvarama un mūžīga. Bet mēs zinām kā faktu, ka visas impērijas krīt, un krīt ļoti, ļoti smagi. Un, godīgi sakot, tās neizdzīvo ļoti ilgi, varbūt 200-300 gadus lielākajai daļai impēriju. Tas nav ļoti ilgs laiks. Tāpēc mums jāsaprot, kas notiek. Kāpēc impērija ar šiem milzīgajiem resursiem krīt 200-300 gadu laikā? Tas, kas mums jāsaprot, ir tas, ka visas šīs priekšrocības ilgtermiņā kļūst par trūkumiem. Ļaujiet man paskaidrot. Masa. Jums ir ļoti daudz cilvēku. Kad jums ir ļoti daudz cilvēku, rodas nevienlīdzība. Kāpēc? Jo ir konkurence par resursiem. Ir pārāk daudz cilvēku. Tas bieži noved pie parādiem un verdzības. Tā rezultātā jūsu cilvēki kļūst pašapmierināti, slinki, vienaldzīgi. Viņi konkurē savā starpā. Viņiem patiešām nepatīk valdība, tāpēc viņi nav īpaši motivēti ne strādāt, ne cīnīties karos, īpaši cīnīties karos. Tātad masa sākumā izskatās pēc priekšrocības, bet laika gaitā kļūst par trūkumu. Organizācija nozīmē elīti. Problēma ir tā, ka laika gaitā elīte kļūst par parazītiem. Kāpēc? Jo veids, kā viņi pelna naudu, ir rent-seeking. Rent-seeking nozīmē, ka tev ir vara, un tu to mēģini monetizēt, eksploatējot masu. Klasisks rent-seeking elītes piemērs ir zemes īpašnieki. Viņi īsti nestrādā, bet pelna daudz naudas, jo kontrolē zemi, kontrolē savus resursus, kontrolē visu kapitālu. Tas liek masai nonākt verdzībā, parādos. Tieši tas notiek Amerikā šodien. Problēma ir tā, ka visi grib kļūt par elīti, un laika gaitā elīte kļūst pārāk daudz. Pat ja elītei ir daudz bērnu, vara ir nulles summas spēle. Tā ir hierarhija. Tas noved pie elite overproduction, elītes pārprodukcijas. To terminu ieviesa vēsturnieks Peter Turchin. Viņa teorija ir, ka rodas nemieri, kari, piemēram, Francijas revolūcija, Romas republikas krišana, jo ir pārāk daudz elītes, un viņi sāk karus, lai uzkrātu varu sev. Tātad organizācija noved pie frakcionālisma, jeb iekšējām cīņām. Tas tieši notiek Amerikā šodien. Demokrāti un republikāņi ienīst viens otru, atsakās sadarboties. Tas noved pie politiskās polarizācijas. Citiem vārdu sakot, impērija laika gaitā kļūst izolēta. Viņiem nerūp, kas notiek ārpusē. Viņiem rūp tikai tas, kas notiek Vašingtonā. Tā rezultātā viņi pieļauj daudz muļķīgu kļūdu. Un visbeidzot, dziļums. Problēma ar dziļumu ir tā, ka ja tavām darbībām nav seku, tu kļūsti augstprātīgs, slinks un nekompetents. Ja tev nerūp, tas nav svarīgi, tas noved pie hubris, augstprātības. Hubris ir aklums pret savu paša augstprātību. Tā ir vardarbīga augstprātība, kas ļauj tev pieļaut muļķīgas kļūdas, bet tu tās neatzīsi un turpināsi atkārtot tās pašas kļūdas atkal un atkal. Tātad, jā, impērija izskatās neuzvarama. Bet, ja padomā, tās priekšrocības laika gaitā kļūst par trūkumiem, kas galu galā noved pie tās krišanas. Masa noved pie nevienlīdzības, organizācija noved pie elītes pārprodukcijas, kas noved pie frakcionālisma, noved pie hubris. Tāpēc impērijai laika gaitā ir jākrīt.
Bet impērija pati par sevi nevar krist, tai vajag ienaidnieku, kas to piespiež sabrukt. Tāpēc rodas ienaidnieks, kas pārspēj impēriju, jo spēj izmantot impērijas vājās vietas. Kādas ir šīs impērijas vājās vietas? Pirmā lielā vājā vieta ir tā, ka cilvēki īsti nav motivēti. Ja tu esi ļoti motivēts, tev ir milzīga priekšrocība. Mēs to saucam par enerģiju. Otrkārt, impērija kļūst izolēta. Tā atsakās atzīt savas kļūdas. Tā atsakās mācīties no citiem. Bet, ja tu esi gatavs atzīt savas kļūdas, mācīties, veicināt labākos un spilgtākos, esi meritokrātisks. To mēs saucam par atvērtību. Un trešais, impērija ir sašķelta. Ja tu spēj uzturēt saliedētību, ja cilvēki spēj palikt vienoti, ja viņiem ir kopīgs mērķis, tad viņi ir spēcīgi. Tātad, ja pret impēriju rodas ienaidnieks ar šīm trim īpašībām – enerģiju, atvērtību un saliedētību, šis ienaidnieks uzvarēs impēriju. Vai tas ir loģiski? Tāpēc es gribu, lai jūs, sekojot ziņām šajā karā starp Savienotajām valstīm un Irānu, sev uzdodat vienu jautājumu. Vai Irāna kļūst par enerģisku, atvērtu un saliedētu sabiedrību? Jo, ja jā, tad tā kļūst neuzvarama. Impērija nemainīsies hubris dēļ. Tā ir pārāk statiska, pārāk stagnējoša, pārāk birokrātiska. Impērija neatrisinās savas kļūdas. Un, godīgi sakot, Irāna joprojām ir 92 miljonu cilvēku valsts. Tā joprojām cieš no masas, organizācijas un dziļuma problēmām. Bet, ja tā spēs pārveidoties par enerģisku, atvērtu un saliedētu sabiedrību, tad tā triumfēs pār Ameriku. Tas ir fundamentālais jautājums šajā karā. Neuztraucieties par Amerikas tehnoloģijām, neuztraucieties par ekonomiku, neuztraucieties par šīm lietām. Vienkārši uzdodat sev vienu jautājumu. Vai Irāna kā sabiedrība pārveidojas? Vai cilvēki kļūst daudz motivētāki? Vai cilvēki Irānā mācās no savām kļūdām, inovē un kļūst izturīgi kaujas laikā? Vai irāņi turas kopā kā tauta? Jo, ja atbilde uz visiem trim jautājumiem ir jā, tad Irāna uzvarēs un Amerika zaudēs. Vai tas ir skaidrs? Labi, tā ir tikai teorija.